ideja par Minus volejbola skolas izveidošanu jau bija 5 gadus atpakaļ, tad, kad mana māsa Ingūna Minus spēlēja profesionālā līmenī pludmales volejbolu, un 2009. gadā viņa izcīnīja Eiropas čempionas titulu. Tad jau paralēli savām profesionālajām gaitām viņa uzsāka studijas arī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā kā volejbola treneris, un paralēli sportiskām gaitām viņa jau bija ieplānojusi, ka turpmāk viņa savu dzīvi arī saistīs ar sportu un kļūs par treneri. Un sakrita tā, ka 2010. gadā Olimpiskais sporta centrs pie mums vērsās ar ideju, vienkārši apjautājās, vai mēs nevēlamies izveidot savu skolu, jo viņi gribēja, lai arī Olimpiskajā sporta centrā būtu volejbols. Un tā kā mums šāda ideja bija, bet mēs vēl tā kā nebijām līdz galam gatavi, kamēr māsa vēl profesionāli sporto, bet domājam, ja Olimpiskais centrs nāk ar šādu piedāvājumu, domājam, ja tā sakrīt, no abām pusēm ir šāda vēlēšanās, nu tad arī 2010. gadā mēs izveidojam savu skolu, Minus volejbola skolu. Tad, kad mēs uzsākām skolas izveidošanu, mēs, varētu teikt, sadraudzējāmies futbola skolu Meta, un viņi arī ir piedalījušies šajā projektā Labie darbi, un viņi izstāstīja, ka viņiem bija šāds projekts, viņi arī saņēma finansējumu meiteņu futbola komandas izveidei. Kad mēs tikko izveidojām skolu, tas tā nebija aktuāli, bet man kaut kur tā ideja bija palikusi galvā, un gadu atpakaļ, kad mums tas bērnu skaits strauji palielinājās, mēs sapratām ar to inventāru, ar kuru mēs uzsākām strādāt, izveidojot skolu, bija stipri pamaz. Un tad es atcerējos par futbola skolu Metu, par viņu stāstīto, ka viņi piedalījušies labajos darbos, aizgāju uz mājaslapu, izlasīju, viss likās skaidrs un domāju, kāpēc gan arī mums nepamēģināt. Būtībā finansējums nepieciešams bija tāpēc, ka bērniem, lai viņi varētu labi trenēties, lai viņiem būtu prieks nākt uz treniņiem, viņiem gribās savu bumbu, savu inventāru. Tā kā mēs atvērām skoliņu, tad tās bumbas cik bija, tik bija. Un iedevām arī tiem mazākiem spēlēt. Viņiem jau patika, viņi jau grib, viņi jau visi tiecās darīt to, ko pieaugušie, bet tā kā viņi uzsit pāris reizi tām lielajām bumbām, tādām smagākām vai cietākām, nākamreiz teica, ka jums kaut kas cits nav, un tas mums vēl vairāk sasparoja, kad ir jāiegādājās tieši viņiem atsevišķas. Patreiz, ko mēs skolā esam iegādājuši šādas divas bumbas, abas ir krāsainas, viena vairāk krāsaina, viena mazāk, un šī vairāk domāt jau jaunatnei, viņas jau tādas cietākas, apaļākas, arī smaguma ziņā smagākas. Šīs ir gumijas bumbas, vieglākas, mīkstākas, rokas neapdauz un viņas lido visu kaut kur gribās. Jaunajās bumbās man patīk tas, kad viņas ir krāsainas. Nav vairs baltas. Ar viņām ir ērti spēlēt un viņas ir foršas. Vecās bumbas bija pārāk mīkstas. Vecās bumbas bija pārāk nolietotas. Par to pašu naudiņu mums vēl bija iespēja arī būtībā padomāt par treneriem, lai viņiem būtu pilnvērtīgāks darbs, lai viņi varētu izstāstīt un nodot saviem audzēkļiem to, ko viņi gribētu saistībā ar volejbolu. Katrs treneris saņēma arī, ko mēs iedevām, tā kā tāfelīti, kas ir domāts tāfelīti, uz kuru var zīmēt, kur ir flomastars, un var zīmēt novietojumus, stāstīt uzdevumus. Ingūna tā kā ir junioru sieviešu izlases treneri, viņi startē Baltijas līgā. Un sakrita tā, ka tieši februāra beigās bija sabraukums 8 komandām, ja nekļūdos, Daugavpilī. Un tad meitenes arī sēdēja spēles laikā, un visi, kas apgrozījās sporta centrā, paralēli vāca balsu. Un tanī dienā mēs skatījāmies, tas balsojums strauji gāja uz augšu. Iesaistījās vecāki, bērnu vecāki darbvietās, visu kaut kur vāca. Tā kā mēs redzējām, ka tas balss svārstās tur 100–200 balsu robežās, tad mēs izveidojām apmēram 200 balsis, rezervas balsis, kuras mēs nebijām ievadījuši sistēmā. Mēs no tuvākiem draugiem, ko savācām balsis, mēs vienkārši piereģistrējām viņu telefonu numurus ar kodiņiem. Un tās balsis mēs glabājām līdz pēdējai pusstundai. Jo tanī brīdī, ja pusstunda vēl kaut kur papildus dabūt balsi tik ātri nevarēja, bet mums bija lapiņa ar šiem te kodiem, un tad mēs pēdējā stundas laikā sākām viņus vadīt iekšā, un tas arī palīdzēja. Pēdējā dienā, es atceros, bija 29. februārs, mums bija amatieriem pieaugušiem treniņš. Mums tas treniņš bija paredzēts no 8 līdz 10, 10 beidzās treniņš. Mēs visi palikām sporta zālē līdz 24 un sekojām līdzi balsīm. Un tikai 24 mēs atstājām zāli, un tanī brīdī, ka mēs jau it kā redzējām, ka
Droši vien, ka mēs to finansējumu saņemsim, tāpat tās bija klusums. Visi gaidīja, ka pulkstenis būs 24:00, un tad bija kliedzieni, jā, mums tas izdevās, un tas bija tās emocijas. Kā vērts arī ir dzīvot, jā, un kaut ko darīt. Es teiktu tā, ja cilvēks kaut ko dara no sirds un patiesi, tad šaubīties vajag tikai darīt. Un ja tas tiešām būs pa īstam viņam nepieciešams un vajadzīgs, tad man ļoti patīk Paulo Coelho viens citāts, ja cilvēks ļoti kaut ko no sirds vēlās, tad visa pasaule sadodas rokās, lai to īstenotu. Tā kā es novēlu tikai, ja tiešām kādam ir kāds mērķis, ko vēlas realizēt, vajag droši darīt un mēģināt, un viss notiks.